Sveiciens visiem šajā foršajā saulainajā dieniņā. Ceru, ka tādas arī būs turpmāko vasaru. Gribēju jūs paaicināt uz festivālu, kas notiks no 1. līdz 3. augustam ar nosaukumu Festivāls cilvēkiem. Tiek aicināti cilvēki iegādāties vēl biļetes līdz 19. jūnijam par agrā putniņa cenu. Nedaudz ieskicējuši tēmas, kuras es pastāstīšu festivālā. Tad pamat ideja būs tāda, ka festivāls ir cieši saistīts ar cilvēku apziņu, cilvēku kā daļu no dabas, un visam tam cauri iet mūsu spējas uz attiecībām, cilvēku attiecības, tāpēc, ka cilvēcība, kā mēs zinām, slēpjas cilvēcīgās attiecībās, vai ne? Un, lai saprastu, kā vislabāk šīs cilvēcīgās attiecības veidot, mums ir jāsaprot sevi, un jāsaprot sevi kā daļu no dabas, un attiecīgi, ja mēs šo te lietiņu savelkam ar dabu kopā, tad man jums ir ko pastāstīt nedaudz vairāk par dabas pirmelementiem. Tāpēc, ka dabas pirmelementi tās ir tās alķīmiskās substances, kas formē mūsu apziņu. Un tieši dēļ tā iemesla es jūs aicināšu festivālā nedaudz iedziļināties šajos aspektos un procesos, lai jūs labāk saprastu to, kas tad ir tas, dēļ kā jūs varat kaut ko paveikt, nevarat paveikt kaut ko savā dzīvē, ko jūs varat izmantot savai attīstībai un kur jūs zinat, kur jums vēl ir jāpiestrādā, lai kaut ko uzlabotu. Tad parunāsim par pirmelementiem, kas ir zeme, uguns, gaiss, ūdens un kā viņi miedarbojās, kādas ir starp viņiem attiecības un kā veidojās ar viņu palīdzību attiecības mums pašiem dzīvēm. Tāpat tās uzzināsiet, ar kuru elementu jums ir nedaudz problēmas vai citiem vārdiem, no kā jūs baidaties dzīvē. Būs praksītes, kur jūs paši redzēsiet, cik jūs esat spējīgi miedarboties ar vienu vai otru vai trešo, ceturto elementu. Izskaidrošu nedaudz padziļinātus aspektus šiem elementiem, pamatus un kāpēc dabā ir konkrēti laiki, kad šie elementi tiek aktivizēti un kas tieši notiek mūsu apziņā tajos laikos. Tos daudzi šodien ir iedēvējuši par gadskārtām, lai gan patiesībā tie ir dabas svētki, kuros notiek pārmaiņas dabā un līdz ar to notiek pārmaiņas arī cilvēku apziņā. Tāpēc esat laipni aicināti uz festivālu, ja gribat nedaudz vairāk un dziļāk izprast šo te maģisko aspektu, kas saucās dabas pirmelementu. Tā ir patiesībā viena no dziļākajām tēmām, ar kurām cilvēks savā dzīvē var saskarties, kas stāv pāri visiem garīgumiem, visām filozofijām, visiem dievišķajiem un visādiem citiem aspektiem mūsu dzīvē. Tad, ja jūs šīs lietas sapratīsiet, jums būs skaidrs jebkas dzīvē. Biļetes ir iegādājams cilvēki.com mājaslapā sadaļā festivāls cilvēkiem. Laipni aicināti un uz tikšanos festivālā.